Jums nav darba līguma vai nav nekāda noformēta darba legālas attiecības, tad situācija ir ļoti veidīga, jo kā pētījuma rezultāti rāda, tad, ja uzņēmumā neievēro kaut kādas vienas prasības, tad visticamāk ir arī darba aizsardzības likti. Un faktiski varu ieteikt to, ka mēģināt atrast tādu darba devēju, kurš ir gatavs noslēgt šo darba līgumu un līdz ar to arī nodrošināt visu, kas ir saistīts ar darba aizsardzību. Gadījumos, ja cilvēks tomēr nolēma kļūt par pašnodarbināto personu, tad reģistrēties ieņēmuma dienestā kā pašnodarbinātā persona. Tādā gadījumā viss, kas attiec uz darba aizsardzību, viņam ir jādara pašam. Respektīvi, viņš pats atbild par to, ka viņš strādā labos, ērtos, piemērotos darba apstākļos, ka viņš ir nopircis ķiveri, nopircis piemērotu aprīkojumu, piemērotus individuālus aizsardzības līdzekļus. Šādā gadījumā, protams, cilvēkam pašam ir jāpieņem šis lēmums un jāievēro. Diemžēl pētījuma rezultāti arī parāda, ka šie pašnodarbinātie arī ir augstākā riska grupā nekā cilvēkam ir parasts klasisks darba līgums, un viņi cieši biežāk nelēmas gadījumos. Tāpēc cilvēkiem vajadzētu pievērst tieši savai darba drošībai lielāku uzmanību un censties ievērot šīs prasības. Pirmais, kas darbiniekiem ir jāizdara savās darba vietās, ir kārtīgi jāizlasa tas, kas ir rakstīts darba aizsardzības instrukcijās, jo bieži vien tur ir ļoti daudz un labas lietas uzrakstītas, lai to darbu, ko cilvēks varētu darīt, viņš varētu izdarīt droši un varētu izdarīt ērti un arī tā, lai tā kaitējums veselībai netiktu nodarīts. Otra lieta ir, ja kaut kas, viņš zina, ka darba vietā ir neērti, traucē, tad noteikti ir jāiet pie sava tiešā vadītāja un jāiet un jāsaka, klausies, mēs varbūt, ka varam izdarīt labāk, jo no tā es labāk varēšu pastrādāt un es arī izdarīt labāk varēšu. Respektīvi, vajag sarunāties, nevis turēt savas domas pie sevis, bet iet un teikt un runāt. Vēl noteikti ir, nekad nedariet neko pārgalvīgu. Nekāpiet krāvas liftos, vienmēr lieciet ķiveri galvā, ja jūs ejat uz būvlaukumu. Un atceraties, ka šīs pārgalvīgās rīcības bieži vien izraisa šos nelaimes gadījumus. Un arguments, es tā 20 gadus daru, un 21. gadā nekas nenotiks, nestrādās. Mērfī likums saka, ka strādā. Ja jums nav darba līguma vai nav nekāda noformēta darba legālas attiecības, tad situācija ir ļoti veidīga, jo kā pētījuma rezultāti rāda, tad, ja uzņēmumā neievēro kaut kādas vienas prasības, tad visticamāk ir arī darba aizsardzības likti. Un faktiski varu ieteikt to, ka mēģināt atrast tādu darba devēju, kurš ir gatavs noslēgt šo darba līgumu un līdz ar to arī nodrošināt visu, kas ir saistīts ar darba aizsardzību. Gadījumos, ja cilvēks tomēr nolēma kļūt par pašnodarbināto personu, tad reģistrēties ieņēmuma dienestā kā pašnodarbinātā persona. Tādā gadījumā viss, kas attiec uz darba aizsardzību, viņam ir jādara pašam. Respektīvi, viņš pats atbild par to, ka viņš strādā labos, ērtos, piemērotos darba apstākļos, ka viņš ir nopircis ķiveri, nopircis piemērotu aprīkojumu, piemērotus individuālus aizsardzības līdzekļus. Šādā gadījumā, protams, cilvēkam pašam ir jāpieņem šis lēmums un jāievēro. Diemžēl pētījuma rezultāti arī parāda, ka šie pašnodarbinātie arī ir augstākā riska grupā nekā cilvēkam ir parasts klasisks darba līgums, un viņi cieši biežāk nelaimes gadījumos. Tāpēc cilvēkiem vajadzētu pievērst tieši savai darba drošībai lielāku uzmanību un censties ievērot šīs prasības.